katram ir ļoti svarīga sakņu sistēma. Un sakņu sistēmu tev var iedot ģimene un vecāki. Tā ir tēva celtā māja, un tā ir gan mana, gan māsas, gan mūsu visu dzimtas spēka vieta. Un te mēs esam Ringu uzauguši, te ir uzaugušas mūsu meitas, Krista un Linda, te ir mūsu radu bērnu uzauguši, un tā ir īpaša vieta. Šogad mēs esam vasarā bez mammītes šeit, un mammīte aizgāja tajā saulē, un šis bija viņas ķirsīts. Viņa gribēja, lai tur bija viņas guļamistabas logs, lai pie loga iestāda, un tad ziedēja. Skatīsimies, kas notiks. Mums bija brīnišķīga ģimene, tētis, māma, es un māsa, kur vecāki patiešām, un īpaši tētis, viņam nebija augstas skolas, bet viņam bija tā saucamā sirdsizglītība. Viņš bija tāds riktīgs latviešu vīrs, goda vīrs, nacionālists varētu teikt, jā, kas šinīs laikos, padomu laikos bija sarežģīti. Viņš bija 19. divīzijā, viņš bija izgājis ļoti daudz skarbas lietas, un no Kurzemes katla viņu paņēma uz Vorkutu, tad viņš no turienes atgriezās, viņš izdzīvoja apbrīnojamā kārtā tikai tāpēc, ka jauns. Un tās šausmas viņš mums ar māsu nestāstīja, jo tie bija padomu laiki. Un tad viņu vēlreiz aizveda uz Krasnojarsku kopā ar māti. Atgriežoties atpakaļ, varētu domāt, ka viņš varētu nemīlēt cilvēkus vai nebūt labestīgs vai vēl kaut kas tāds. Viņā bija tas stingrums, un es, man liekas, esmu vairāk tēva nekā mātes meita, ka viņš teica tā, ja tu ko dari, tad izdari līdz galam, vai nedari nemaz, tad bija vēl viena lieta, un tās tādas, ka varbūt tanī brīdī nelikās, bet arī tādas kristīgas vērtības. Viņš teica tā, kam nav svētdienu, tam nav arī darbdienu, un tu vari izdarīt arī kaut ko, izdarīt slikti, bet tu nedrīkst nekad melot. Un tās bija tās vērtības. Otrs, es nekad dzīvē nebiju dzirdējusi, un arī māsa nē, ka tēvs kaut kādā veidā rupji izturētos pret cilvēkiem, pret mums, pret mammīti. Un tā bija tāda mīlestības atmosfēra, un mums visu laiku bija šis te aizvējs. Un, jā, un tas, ka tu varēji iet darīt, spēlēties, ņemties, jā, bet tevi ir jāizdara kaut kādas vispirms mājas lietas un darba lietas. Bet tas stiprās saknes bija tas, ka tā drošība un tā mīlestība un tā ģimene. Šī bildē ir, jo mammīte sāk strādāt par skolotāju, un redz, cik Dunavā ir bērni, un tagad skolas vairs nav. Mamma vairāk kā 40 gadus nostrādāja skolā Dunavas. 40 kaut kādu nav. Jā. Un patiesībā šeit Dunavā, visi tie ģimenes un bērni un mazbērni, visi viņu sauc par skolotāju, jo visiem viņi bija skolotāji. Re, kur mēs ar Ingu un mammīti. Te man cik ir 5 gadi, mums ar Ingu 3 gadu starpība, viņš mazāk. Šitajās mūsu mājās, jā. Un šeit esmu es, šeit ir mana mīļā meita Linda, un šeit ir Inga, jā. Linda arī šeit visas vasaras pavadīja. Vissvarīgākais man šī dzīvē ir mana ģimene, mana dzimta. Tur ir māsa, tur ir māsas vīrs, tur ir māsas meita. Un pats svarīgākais cilvēks manā dzīvē ir mana meita Linda, un es viņai arī. Un es gribētu, lai tā tas būtu, un es gribētu, lai tās dzimtas tiek pārmantotas, lai tās vērtības, kas mūsos ir, tiek nodotas, lai viņas būtu svarīgas pārējiem, tiem, kas mazbērniem, mazbērniem, kas nāks. Lai mēs varētu veidot un noturēt šos vietu stāstus
bijis vietu stāstus. Redz, baltām ievām ziedi rūkti baltām ievām, tavu kāzu darbs cilvēkam tik reizi mūžā, ievām katru gadu rūkts. Toreiz jau cilvēki precējās. Daudz precējās. Un mēs bijām tādi aktīvi kaimiņi, un reku šeku esmu es, un mēs taisījām vārtus, un šitais ir manis rakstīts, jā, tā ka viss kaut kas te ir noticis, tāpēc ir šī vieta tik ārkārtīgi īpaša. Un tas, kas mums ir iemācīts, man liekas, ir tas, ka svinēt svētkus, jo vai tās bija lieldienas, vai tie bija vasaras svētki, vai tie bija Ziemassvētki, un tajā laikā jau to Ziemassvētkus tā nemaz nevarēja svinēt. Māma bija skolotāja un teica, paklusos to sarkano Dunavas baznīcu gāja. Bet vienmēr bija glīti mājās, un es atceros vasaras svētkos, tas parasti māja beigās bija, tad tētis devās un atveda mējas. Jā. Mēs likām mējas mājās, vienmēr tika izmazgāts grīdas, pīrāgi tika cepti. Jā. Nu jā, un te ir manas kāzas. Un Rainim tiek atdots gods, nevis Ļeņinam. Jā. Arī. Tā cik tādi nav te pat blakus. Jā. Viss kaut kas dzīvē ir bijis. Tā tad nezinu. Jā. Tika vīram piedāvāts darbs šeit Jēkabpilī, sportskolas direktora vieta. Un mēs pārcēlāmies, un es sāku strādāt rajona galvenajā bibliotekā kā māksliniece. Man bija brīnišķīga darbnīciņa, tur, kur tagad Beta, koka ēkā. Un mana darbnīca bija arī mums tāda draugiem un dažādiem radošiem cilvēkiem, bija ļoti maziņa, bet bija tāda satikšanās vieta. Pēc kāda laika pilsēta sāka iegūt savus vaipstus, un pilsētas vīri un sievas izdomāja, ka būtu ļoti labi, ka pilsētai būtu savs mākslinieks. Un tad pagāja 10 gadi, nodibināja kultūras pārvaldi. Faktiski bija tā, ka mēs sākām ne no kā, un tad mēs domājam, kas ir tas kods, Jēkabpils kods, kultūras kods, kāda ir tā telpa, kā mēs varētu kopā darboties un sadarboties. 10 gadi tika nostrādāts kultūras pārvaldē, tiešām ļoti labi radoši projekti tika realizēti. Šis ir Vecpilsētas laukums, un tad, kad es sāku strādāt kā pilsētas māksliniece, šeit vēl bija autoosta, šeit vēl bija tur, kur tagad turisma informācijas centrs, tur vēl bija ugunsdzēsēju depo, un kopā ar saviem kolēģiem, ar Inetu Buka arhitekti, ar Daigu Cikanoviču, ar Kristīnu Gardi, tad, kad notika Vecpilsētas laukuma rekonstrukcija, tad mēs kopā domājām, kas varētu atrasties, kāds stāsts, ja par Jēkabpili kādu stāstu varētu izstāstīt Vecpilsētas laukums. Šis ir bijušais Piektdienas tirgus laukums, tāda ļoti centrāla un sena vieta. Un tad izejot no tā, mēs arī skatījāmies, kādi objekti šeit varētu atrasties. Tas bija ļoti interesants un ļoti radošs laiks. Un tanī brīdī likās, ka pilsētas centrālajai eglei jābūt Vecpilsētas laukumā, un arī tad, kad taisījām šo plānošanu un domājām, tā, lai tas Vecpilsētas laukums būtu universāli izmantojams. Tagad, protams, ka viņš ir pilns ar mašīnām, bet svētku laikā viņš ir pilns ar cilvēkiem. Likās, ka būtu interesanti, ja cilvēki atbrauc uz Jēkabpili, ka šie iepriekšējā gadsimta cilvēki izstāsta kādu stāstu par sevi, un tur ir šīs skulptūras. Arī pulkstens piedzima, kas tas par laukumu, ka jārāda tas laimīgais, Jēkabpils laimīgais laiks. Un mēs piedalījāmies arī pie stādīšanas. Tās 3 liepas mēs stādījām, un otrā liepa ir liepa, ko stādīja es, un viņai ir arī vārds – Trīne. Aizējam pie Trīnes, jā. Tālūk ir mana Trīne. Sveiki, Trīne! Lūsis arī parādījās. Lūsis ir Andra Silapētera.
mana Dunavas skolas biedra. Viņš Mākslas akadēmijā ir pasniedzējs, un tas ir viņa, un uz tā lūša arī patīk būt. Nu, redzat, lūsim, austiņas jau ir pilnīgi tādas dzeltenas, noglaudītas. Šādā veidā mēs domājām, kā iedot Jēkabpils pilsētai tādu centrālo vietu un sirdi, kur mēs arī varam izstāstīt savu pilsētas stāstu. Pēc padomju okupācijas laikiem mēs atguvām savu neatkarību, un viss pilsētas bija gan pelēks, un bija ļoti radoša Jēkabpilī cilvēku grupa, kas bija ieinteresēti. Mēs mīlam savu pilsētu, bijām ieinteresēti iedot citādi, tā atdzīvināt ar notikumiem, ar krāsām. Un tad radās doma, es pat nezinu kam, bet mēs nebijām daudz, radās doma, un, ka to vajadzētu sākt no, nevis mēs sākam tur kaut ko izdaram, bet ka vajadzētu sākt no vienas, tā kā mājās, ja, no vienas stūra un šīs visas lietas sakārtot. Un tad piedzima doma, ka tas varētu būt ielu svētki. Un šīs ielu svētkos, pirmie ielu svētki notika uz Pormaļa ielas, tā arī viena no senākajām ielām. Sadarbojamies kopā muzejs, arhitekti, pašvaldība, dažādas citas infrastruktūras. Un vispirms tika tā iela pētīta, kas tur dzīvo, kas tur ir noticis, un uz Pormaļa ielas pārsvarā dzīvoja ugunsdzēsēji, kādi dzimtu stāsti ir, kādi notikumi, un no tā tika veidotā koncepcija. Tie bija ļoti personīgi. Mēs iepazinām cilvēkus, cilvēki iepazina mūs, mēs daudz sarunājāmies. Mudinājām un aicinām, viņi labprāt atsaucās, sakārtot savu pagalmu, savu vidi, un kaimiņš no kaimiņa iedvesmojās. Mēs sakārtojam pašvaldību. Tajā laikā, cik tas bija iespējams, varbūt sakārtoja kādu ielu vai arī kādu ēku. Un tad, kad tas viss bija izdarīts, tad notika tie svētki. Man liekas, ka Latvijā mēs bijām pirmie, kas sāk tādu tradīciju, kā pilsētas svētki ir patiesībā ielu svētki. Tas tāds iedvesmas laiks bija. Ļoti iedvesmojamies viens no otra. Patreiz, kas mani uztrauc un par ko es domāju, tad tas ir šis laiks. Man liekas, ka šī laika zīme ir, man tāda sajūta ir, es runāju ļoti daudz par cilvēkiem, ja, bet mēs arvien mazāk sarunājamies. Un šī bīstamā laika zīme ir vienaldzība. Un to vienaldzību varētu pārvarēt, ja mēs runājam uz tādām kultūras un mākslas lietām ar emocionālu iedarbību. Un te nu mēs satiekamies, ja, kur tā kultūra, mākslas, cilvēki, personības. Vislielākās problēmas būtu risināmas tanī brīdī, ja mēs ar otru, tā pa īstam sarunātos. Ja tas cilvēks mums būtu pa īstam svarīgs. Un tad veidojas, un no šo mazo cilvēku attiecībām, no šīs mazajām attiecībām, veidojas arī tas, ja mēs tādā paskatāmies uz Latviju, tādā kontekstā, tur tad veidojas arī tā mūsu nācijas identitāte, tā tauta. Es kaut kur lasīju, ka bērni maz dzimst tajās vietās, valstīs, geogrāfiskajās vietās, kur nācijas pašapziņa mazinās. Un tāpēc grūtnieces vajag mīlēt. Skolas laikā katram jau bija kāda kladīte. Citam bija atmiņu kladīte, un man bija aktieru klade. Viena televīzija bija,
un šad un tad rādīja teātra izrādes. Un mēs skatījāmies pa televizoru vienmēr, ka teātra izrādes bija, tā bija svēta lieta. Un pavisam netālu no šejienes ir Rubeņi, un Rubeņos bija viena no tādām Latvijā pirmajām estrādēm, brīvdabas estrādēm, ļoti skaistā parkā, izveidotā parkā. Toreiz bija tāds labs saimnieks, viņiem Oberons. Un tur brauca gan Liepājas teātris, gan Valmieras teātris. Un mēs šeit, dunavieši, kā mēs sakam, dunavieši, tad bija smagā mašīna ar tādiem bortiem. Un mēs braucām, mamma, Inga, tētis un kaimiņi, mēs braucām uz teātru. Un tā tas teātris varbūt arī, ka tev no mazām dienām viņš ir visu laiku klātesošs bijis. Atceries nestīvi, ja? Nervozi. Labi, centīšos. Man liekas, man bija kaut kā 28 gadi, nevienam daudz neko nesakot. Es iestājos tajā laikā Latvijas Valsts konservatorijā. Bija diezgan liels konkurss, nolika eksāmenus, jā, un tad studijas tur. Un tanī brīdī, kad es sāku studēt Jēkabpilī, nebija teātra režisori, viņi mainījās. Un toreizējā vadība mani uzaicināja strādāt Jēkabpils teātrī. Ir pagājuši jau, man jāskaita, bet ļoti daudz gadu. Bet teātris man arī ir īpaša. Mēs sakām, tur tāda viena asins grupa ir. Un tur arī, ja šeit Dunavā un laukos un zemenītēs, ir tāda drošības sajūta, māju sajūta, sapņu sajūta. Tur ir savu cilvēku tā sajūta un tur es arī jūtos ļoti droši. Ar dievpalību. Sakrita tā, ka mēs abi satikāmies konservatorijā, un es viņā kaut kā saskatīju tādu dzirksteli, kas parasti notiek tā, ka mēs iemīlamies. Bet sākot runāties, mēs sajūtām, ka mums ir kaut kādas līdzīgas vērtības vai kaut kāda līdzīga pieredze, kaut kāda tāda neizskaidrojama saikne, kas pārvērtās draudzībā, kurai jau tagad ir Sirma Bārda, bet tā pamata sajūta, ka es ar viņu jūtos tā kā mājās tajā draudzībā. Ir draugi un reizēm arī tā kā sirds draugi, un man liekas, ka viņi ir mans sirds draugs. Es tūlīt apraudāšos. Jo šitas ir aizkustinoši īstenībā. Tā kā es kādam stāstu, ka cilvēki jau dzīvē mainās. Mēs tā kā braucām vilcienā, mūsu kupejā kāds iekāpj, bet viņi mēdz arī izskāpt. Un tad mums varbūt sāp tajā brīdī, bet ir tā cilvēki, kas paliek uzticīgi tajā kupejā. Viņi varbūt sabožās uz kādu laiku, vai viņi arī iet uz restorānu vagu nomierināties un nāk atkal atpakaļ. Jo es domāju, tad, kad cilvēks ir režisors, to jau mums arī Lūcīņa Pēdo, kas mums bija kursa vadītāja, teica, tā ir ļoti vientuļa profesija. Un tad mēs īsti varbūt to nesapratām. Bet tad, kad tu sāc to darīt, tu spēlējies tā kā uz tās skatuves tajā procesā radošajā, kas ir viņai man liekas tāds vērtīgākais, tur viņa jūtās viņa pati visdrošāk, bet līdz ko tas aiziet uz kaut kādu privāto telpu, kur ir pilnīgi, tā kā citas attiecības, tur tam statusam vairs nav nozīme. Tur es viņu esmu iepazinusi kā cilvēku ar tādu ievainojamību. Jā. Un man parasti ir jāuzņemās tā iniciatīva, kad es kā tāds skarbs draugs, piemēram, uzdod viņai neērts jautājums. Vai tu biji pie ārsta? Vai tu nodevi analīzes? Jo ik pa brīdim viņi izdeg, un to jau daudzi neredz un nepamana. Tad es esmu priecīga, ka viņi man to uztic, bet man uzreiz ir rīcības plāns, un tad es esmu brigadiere. Un tad es viņu mazliet tā kā velku, lai ir tas balans, lai viņa neizdeg un rūpējas arī par sevi. Jo viņa mīl to, ko viņa dara, un tas ir visiem, kas mīl savu darbu, tas arī izsmeļ tos resursus. Jāstrādā, tā lai pašam priekš! Mēs esam viena liela ģimene, kurš katrs par sevi, bet visi kopā. Es esmu režisors, aktrise. Viņa tā kā režisori ir ļoti burvīga. Viņa kā cilvēks, kā režisors, viņa ir ļoti burvīga. Jā, viņai ir savs redzējums uz visu pārējo. Viņai ir arī savs redzējums ne tikai, ko katrs aktieris var, bet viņa arī zina, kāds būs viņai scenogrāfija, kādi būs tērpi. Un viņai ir savs rokraksts. Tas iestudētās izrādes
man liekas, ļoti atšķirās no citiem režisoriem. Inta ar mums diskutē, un mēs faktiski katru lomu parasti, kaut kādā veidā izdiskutējam par to, kāpēc es te darīšu to, ko es darīšu, vai kāpēc es te stāvēšu, tāpēc, ka man te tā ir parocīgāk vai nav parocīgāk. Protams, ka viņai ir savs redzējums par to, nav šaubu, bet viņa to dara tā elegantāk, tā maigāk. Mums liekas, ka mēs piedalāmies izrādē arī kā, drusku līdzrežisori. Pintas nekad nedrīkst sākstīties. Un pintas būs tā kā teica, ja pirmajā cēlienā tā plinta ir, tad viņai būs jāizšķauj. Nedrīkst būt liekas lietas uz skatuves, gredzeni, vēl kaut kas. Šīs ir svarīgas lietas, kuras nedrīkst būt. Un tā kā viņa pati ir ienākusi teātrī kā scenogrāfe, viņa sākumā bija Salas teātrī scenogrāfijas taisīja. Viņa šo procesu saprot no abām pusēm. Viņa ir skatījusies scenogrāfiju, tāpēc mācīsies. Tas Intai ir šausmīgi svarīgs. Viņa to visu saliek. Tagad paiesim pa Brīvības ielu. Brīvības iela ir tā, uz kuras pilsēta ir piedzimusi, jo, kad mēs nonāksim pie pareizticīgo klostera, tad tā bija tā vieta, kur pirmie strūdzinieki un plosnieki piestāja. Tagad mēs esam uz Brīvības ielas, jeb kādreiz viņu sauc par Lielo ielu, un šeit ir bijušais vēstures muzejs, ar kuru man arī saistās. Te bija šī vēstures muzejā, man liekas, ka es toreiz zīmēju grafikas un bija mana pirmā izstāde. Jā, katreiz ejot garām mājām, es domāju, šī vieta jau ļoti sena un kādi cilvēki te ir dzīvojuši. Un tas, kas man liekas, kur ir tas šarms, kas ir tas Jēkabpils šarms, kas ir vairāk mazajās ielās, šīs sarkanās ķieģeļa ēkas. Man liekas, ļoti svarīgi pilsētos veidot tos stāstus, ka tev iebrauc cilvēku un ja viņš iet pa Brīvības ielu, tad viņš iet no Vecpilsētas laukuma, viņš iet līdz nākošam notikumam un nākošam, un tur viņš satiekas ar stāstu. Un tad šī ir kāda no vecās Jēkabpils. Un autori, dzejnieki, arī ir mūsu pašu. Arvis Vigulis, Ruta Štelmacher, Guntars Godiņš, Ārija Elksne. Tad mēs izvēlējāmies, ka mēs varētu izveidot tādu stāstu dzejas sienu. Es gribētu mazāk šī dzīvē birokrātijas. Es gribētu, lai mēs vairāk varētu nodarboties ar jēgpilnām lietām. Es gribētu, un tie nav skaļi vārdi, ticiet man, es gribētu, lai nepazūd Latvijas lauki, jo man ir svarīga arī mana vieta, mana Dunava, mana kopiena, kaut vai kultūrā. Lai tie nebūtu tikai tādi pārējoši notikumi, ka ir interesanti izpētīt katras tādas lauku vietas, jo nesāks jau ar mums šī pasaule, un ar mums šī pasaule arī nebeigsies. Ja? Un ko mēs varam izdarīt? Kā cilvēki, gan vienkārši pilsoņi. Ko mēs varam izdarīt, lai šīs vietas dzīvotu, lai viņas nepazustu. Viena no sakrālākajām vietām Jēkabpilī pareizticīgo klosters, un tur ir vērts iet iekšā. Kad man atbrauc arī kādi draugi vai paziņas, tad, ja izdodas, tad mēs arī tur vienmēr ieejam iekšā, un tie cilvēki, kas tur kalpo, ir ļoti atsaucīgi. Tādi tīras dvēseles cilvēki. Šī pasaule nesastāv tikai no materiālām lietām vien. Un ir kaut kādas garīgas, netveramas lietas. Tā ir paļaušanās.
aizsardzību. Šī pasaulē neesi viens tādā lielā kosmosā. Man liekas, ka ļoti daudz reiz, kad es netieku galā ar kaut kādām savām dzīves situācijām vai problēmām, vai sāpēm, vai ievainojumiem, nu tad es nodod un saku, Dievs, es nododu tavās rokās, es ar to netieku galā, es nezinu, ko darīt. Viņš māca katrā cilvēkā tā kā ieraudzīt vienu daļu no sevis, jo radītājs, un mēs jau arī esam daļa no viņa radoša, un tas arī tādos brīžos, kad tu esi satraukts vai tā kā dusmīgs, vai vēl māca lēnprātību un pazemību, un tā kā Dievs vairāk runā ar tavu sirdsapziņu. Un vislabākās sarunas jau ir ar Dievu. Taču var būt vispatiesākais. Var atklāt visas savas melnās dvēseles puses, savu nevarēšanu. Un tu zini, ka tā mīlestība ir tāda beznosacība. Kaut kā tā. Mēs jau tādos skrējienos aizmirstam. Tad, kad mums viss ir labi, tad jau mēs aizmirstam par to. Tā ideja, kas viņai ir galvā kā personībai, vienmēr tā, ka tiekties pēc kaut kādas vertikālas, ka tu nevari dzīvot tikai tādā horizontālē. Un tas, man liekas, ir, ka mēs meklējam savējos cilvēkus, ka mums štim tieši tajā uzstādījumā, ka mēs meklējam arī vertikāli. Mēs varam mazgāt grīdu, bet tai pašā laikā mums ir nepieciešams kaut kāds dziļāks sarunas. Mēs tā kā aprūpējam to, kam mēs ticam, un tādu gaismu mazliet radam. Tas varbūt skaļi skan, bet es tiešām to no sirds jūtu, kad viņa gribētu savā Jēkabpilī atrast visu laiku to slēdzīšu, ka viņi var ieslēgt gaismu, ka cilvēki to novērtē. Un tūlīt mēs būsim te, kur piedzima pilsēta. Doma tāda, kā te nošāvs. Bet stāstiem jābūt, ka te hercogs Jākabs nošāvs lūs, te piestāja plosnieki, te piestāja strūdzinieki, te bija pirmā apmešanās vieta pirms 350 un cik gadiem. Un tad, kad bija pilsētai šie 350, tas ir, ko es stāstu, ka mēs ejam tā kā vedam cilvēku no notikuma uz notikumu. Šī vieta bija tāda diezgan aizaugusi. Mēs ar saviem kolēģiem domē teicām, nē, te ir kaut kā, šī vieta ir jāiezīmē. Šis akmens mums palīdzēja atrast Modris Zarenko no Prīžā Vēnijas, kur viņš atradās tepat netālu no Jēkabpils pakalpojumu un viss citi, kam tās lielās tehnikas to akmeni izcēla, atveda mūsu pašu pelēkais akmens. Un te ir tādas, tā kā, redzat, gludākas virsmas un mazāk gludas virsmas. Un tā doma bija tāda, mums bija stāsts, ka katru reizi, atbraucot uz Jēkabpili, jeb atnākot, mēs iezīmējam to pilsētas dzimšanas vietu, un katrs nedaudz noglāsta un saka, man ir mīļa šī vieta. Man ļoti daudz saistās ar šo vietu. Un tā ir mana pilsēta. Tā ar mani daudz labas lietas notikušas. Un pēc, ticiet man, pēc 500 gadiem šis akmens būs pilnīgi gluds, jo tur būs ļoti daudz cilvēku pieskāršies. Mani nomāca garlaicība, tad mani nomāca rutīna. Man ir svarīgi, ka mēs šo laiku, savu laiku un arī citu laiku nepiepildam ar tukšām lietām. Un šitais Dieva goda vārds, es saku no sirds, ka mēs nepildam daudz regulas, papīrus, likumus, tikumus, pierakstam, noliekam, aizmirstam, nelietojam, radam jaunus, bet paskatāmies uz kādu vietu
un saka, šitā vieta man nepatīk. Hei, sameklējam dombiedrs. Un kāpēc ne? Un ko varētu ar šo te vietu izdarīt? Nu jā, nu tās ir tās lietas, kas man iedod to dzīvības enerģiju. Šī ir Uniāta baznīca, tagad viņa pieder pareizticīgo klosterim. Šeit notiek arī dievkalpojumi, bet es ar šo Uniātu baznīcu satikos tad, kad es studēju režisoros. Un šī baznīca, būdama centrā, visas durvis un logi bija vaļā. Un tanī brīdī visas drāzas, kas kādam bija nevajadzīgas, visas drāzas tur tika arī samestas iekšā. Diploma darbā izvēlējos iestudēt Enkrista vecstāva mājas. Es nezinu, kā un kādā veidā radās, ka šeit ir jāuztais izrāde. Un tāda mēs Aina Poiša, Arturs Krasniņš, kas spēlēja, toreiz viņš studēja Jelgavā vidusskolā, mācījās. Guntars Godiņš, tas ir Aigars Godiņš, Iveta Tāla un vēl neliels pulciņš. Mēs tīrījām to baznīcu ārā. Tur bija tāda kārta baložu mēs nedaudz apdedzinājām arī sejas, bet tā izrāde tika nospēlēta. Un tad tā baznīca sāk pamazām atdzīvoties. Man ik pa laikam lauku meitenei ir nepieciešama, ja mēs varam vispār Rīgu saukt par to lielpilsētu, ja, bet ir nepieciešama šī lielpilsētas tāda, garša, cits tā kā horizonts, notikumi un arī radošajā ziņā. Šeit ir vien brīdi es biju arī kultūras koledžā, es pasniedzu scenogrāfiju, radošie darbi, jo arī Rīgā gan dziesmu svētkos savā laikā ir strādāts un pēc manas koncepcijas Vērmeņu dārzā teātras spēles ir bijušas, ir dažādi projekti bijuši arī Brīvdabas muzejā, ir dziesmu svētku laiks, un kolēģi, teātra cilvēki, vispārējais. Man liekas, ka pat īsti nevarētu teikt, ka tas attālums ir viena vieta, kur tev ir vieni notikumi, un otra vieta, kur tev ir citi notikumi, un šie notikumi reizēm saplūst un pārplūst. Un esot Jēkabpilī, varbūt drusku pietrūkst tā radošā lielā horizonta, tās telpas, un šeit satiekoties ar cilvēkiem, ejot uz izrādēm, izstādēm, vienkārši ejot pa pilsētu, skatot, vērojot, tās enerģētiskās baterijas, viņas vairāk uzlādējas. Intei būt līdzās ir ļoti komfortabli, un tas nozīmē, ka tad, kad ienāk Inte istabā, tas ir burtiski kā tautas dziesmā, ka ienāk mana māmuliņa, tūri gaiša istabiņa. Inte ir ļoti inteliģents, tolerants un gudrs cilvēks, un viņa arī ir ļoti skaista līdz ar to. Tajā savā vienkāršībā, domas dziļumā, viņa ir virzījusi kultūras procesus Jēkabpils novadā un arī Latvijā, jo mēs kopīgiem spēkiem arī esam virzījušas kopā ar citiem sadarbības partneriem, protams, nemateriālā kultūras mantojuma likumu, kultūras centru likumu. Mēs esam raudzījuši pilnveidot un padarīt soli pa solim labāku mākslinisko kolektīvu vadītāju darba samaksu sistēmu. Neskatoties uz to, ka Inte ir mierīgs cilvēks, jā, viņa ir stingra tādām saknēm zemē, man šķiet, un tātad viss tas, kas viņai ir uz saviem pleciem bijis jāiznes brīdī, kad viņa ir bijusi arī kultūras pārvaldes vadītāja. Protams, ka tas ir prasījis diezgan pūles, un to tikai droši vien pati Inte var izstāstīt, ko tas viņai ir nozīmējis. Jā. Un man ir kaut kāds ļoti daudz gadus atpakaļ, mana režisora kolēģi, nezinu, kaut kādos teātras svētkos, uzdāvināja tāds ļoti skaistu tādu ādas vākos, tādu klābi lielo. Un tas nav apzināti, tas nav tā kā dienas grāmata, bet te ir dažādas lietas, ko es šad un tad pierakstu. Es nezinu, no kurienes. Šitais ir atceries, ka Dievs tevi vēro, un tāpēc dzīvo tā, lai viņam ir interesanti.
vai vēl labāk var kaut kā noformulēt savu dzīvi. Ja es tā paskatos tādā savas dzīves nogrieznī, Dievs patiešām man ir dāsni atalgojis ar ļoti gudriem, viediem cilvēkiem, kas ir ienākuši manā dzīvē kādu laiku, ir brīži un kas ir patiesībā palīdzējuši man būvēt to vertikāli. Jo ļoti viegli ir palikt horizontālē, ļoti viegli savās šaubās padoties kaut kādiem citu cilvēku pieņēmumiem, viedokļiem, vajadzībām. Un tad, ja tev ir apkārt tie gudrie, viedie un stiprie cilvēki, un es varētu viņus saukt bez gala, kas veido tavu pasauli, un tu atnāc šajā pasaulē, man liekas, tā kā balts audekls. Un tad ir tie tavi dzīves mākslinieki, kas tev iedoti. Es domāju, no Dieva. Pirmkārt, tu ienāc savā ģimenē, un tavi mīļie, tuvie cilvēki kaut kādus veidošos triepienus, viņi tev glezno. Un tad tie cilvēki, es domāju, ka tā nenotiek, mēs nesatiekam nejauši cilvēks. Mēs vienmēr satiekam tos, kurus mums jāsatiek. Lūk, un šie cilvēki, šajā audeklā, viņi ievelk krāsu līnijas, un tad mūža galā, tad ir lielā mākslinieka koncīlijas, un tad ir šis jautājums, vai tas ir tā tava personīgā glezna ir to vērta, lai viņu publiski kaut kur izstādītu, vai viņi kaut ko arī var uzzināt kāds cits, vai tas nogulst kaut kur bēniņos. Paldies, ievēlos. Tā, es 10 gadus biju nostrādājis par pilsētas mākslinieces, es ilgi nevarēju, es braucu vai gāju pa pilsētu, un es redzēju, šito vietu jāsvāc, šito vietu jāsvāc, šitai māja vai krāsam, šite kaut kas ir jādara. Tu nevarēji no tā profesionālisma tik tāda, tāda vaļā. Tagad es skatos un man tā kā pietrūkst, bet laiks tāds laikmets. Jūs redzat, ir ļoti daudz mašīnu un ļoti maz cilvēku uz ielām. Un ir tāds laiks.